Viena lieta, ko es esmu savā dzīvē sapratis, ka kad tu izdari grēku, tev ir grūti nākt pie Dieva, vai ne? Tev ir grūti, tev ir apziņa, tev ir sirdsapziņa. Un viena no lietām, ko es sapratu, un ko uz manīm Svētais Gars pēdējā laikā runā, viņš saka, ļaujies man, skrien manās rokās. Un man vienmēr ir bet viņš saka, nav. Mūsu starpā vairs nav, bet ļaujies, skrien manās rokās, es gribu tev tīrīt, es gribu tev šķīstīt, es gribu tev dziedināt, es gribu tev atjaunot, es gribu tev dot apsolījumu, bet tu uzreiz, es neesmu cienīgs un darīt to. Nē, tu neesi, neviens mēs neesam cienīgi saņemt no Dieva kaut ko. Bet viņš savā lielajā mīlestībā dod mums to visu bez jebkāda nopelna. Un viņš saka, neatkarīgi kāda ir bijis tava pagātne, neatkarīgi, ko tu esi darījis vakar, aizvakar, ja tu šajā brīdī nāks un ļausies Dieva mīlestībai, ļausies piedzīvot Dieva piedošanu, ļausies piedzīvot Dieva dziedināšanu. Man dažreiz liekas, dārgie brāļi un māsas, ka Dievs vairāk grib dziedināt, nekā mēs paši sevi gribētu dziedināt. Man liekas, ka mēs Dievs lūdzu, lūdzu, dziedini, tagad dziedini tu viņu, dziedini, kāpēc tu nedziedini? Un Dievs varbūt skatās, tu nopietni. Tu nopietni, tu gribi savas spēles. Pagaidi, kas tev tur tajā 10. paaudzē bija? Tur no moābiešiem bija. To moābiešu sakni tev ir ar kaut kādiem super dievu uguņiem jāsarauj, lai tu būtu brīvs. Un tā mēs stundu raujam, esam noguruši, mācītāji visus sviedrus, noguruši taču. Zini, kā ir cīnīties garīgo cīņu vienkārši ar tādiem, un noguruši no šitām dvēseļu aprūpes dziedināšanas semināriem, kā tur izmeklēt, un beigās paši jau esam tajos visos sapinušies, tajās metodēs, kur pat Dievs saka nopietni. Nopietni. Viņš saka, palūkojies uz Jēzu. Es saku, palūkojies uz Jēzu. Un tad palūkojies, kā viņš dziedināja. Es palūkojos, es paņemšu šito par metodi, kā viņš dziedināja. Ja viņš tā ir teicis, tad tā kā tev sauc leģions, un vai leģioni, tūlīt cīnīsimies ar tevi. Viņš saka, Dievs nopietni. Dievs skatās uz mums nopietni. Katru reizi, kad viņš ir dziedinājis, jeb atbrīvojis cilvēku, viņš to nedarīja metodiski, tā iemesla dēļ, nevis lai mūs samulsinātu, bet lai nedotu mums konkrētu rituālu, kā ko darīt. Lai mēs būtu gara vadīti cilvēki, lai mēs būtu tik piepildīti ar Svēto garu, ka šajā pašā brīdī iet un pieskārtos cilvēkam, viņš taptu dziedināts, ka mums šīs 2 stundas, 3 stundas nav vajadzīgs, lai pārliecinātu par to, cik ļoti Dievs tevi grib dziedināt, cik ļoti Dievs ir labs. Uzdziedāsim to dziesmu, cik ļoti Dievs ir labs. Dzied vēl kādu pusstundiņu, lai mēs pārliecinātos. Jo mēs taču aizmirsuši, ka Dievs ir labs. Jo mums taču vajag pārliecināt atkal un atkal no jauna. Jo mēs esam tik ļoti koncentrējuši, ka mēs esam labi, ka mēs esam aizmirsuši, ka Dievs ir labs.